Kur tu slēp Māri? Nesapratu. Jūs taču pats teicāt, ka viņš ir pie jums. Tā es vispār nevaru izturēt, kāpēc mēs laiku viņam krāmējam to lielo piķi, vienkārši mēs to sev varējām krāmēt. Viņš ir idiots, viņš neko nesaprot, bet nē, viņš savāc visu naudu vienkārši. Viss ir labi. Debesis ir gaišas. Mēs varam sākt gatavoties kāzām. Nevar iedomāties, kā es uztraucos. Tu speciāli to visu izdarīji, vai ne? Tu speciāli! Tu vienkārši gribi sagraut manu laimi, es zinu. Sagraut tavu laimi? Ka esi baigi laimīga, ja? Vēl viens ir daudz, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Ateities, netazaudē, kāpēc man atsīties, bet suns nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Nu, cik skaisti. Man patīk. Jā, tev patīk. Nu, beidz, pasties, es noslīdu viņā var. Nē, nu varbūt ir mazliet pa lielu, bet paskaties, taču var atrotīt un Labi, būs labi. Kā pidžāma būs ideāli. Ak, tā pidžāma, itāļu kraklis tev pidžāma, jā? Bet ko man darīt? Nu, tā nepēc man neko, pasties, iztos, nezinu. Nē, nu, paldies, jau no tevis nesagaidīs. Šlāgers dziedātais, kaut kāds mamma, paldies. Man ļoti patīk šis kraklis, bet viņš ir par lielu. Nu, labi, bet es čeku izmetu. Samainīt vairs nevar. Būs labs, Jā. būs labs. Jā. Cik skaisti. Kas? Tas Artūrs varētu būt, Normunda brālis. Labdien! Labdien! Kur Oskars? Oskars tur istabā. Oskar! Tēja, kafija? Paldies. Čau, varu pie kompi piesēst? Protams. Nu, kā tev mentenē? Normāli paņēma priekšā? Nu, tāpatās kā tev. Teica, ka Māris ir atrasts, paņemts ciet, ka viņš liecina pret mani, un uzreiz sāka prasīt par naudu. Jā. Tā liekas, ka tam mentam iztēle nav tā stiprā puse, bet stulbs ar viņš nav, jo es uzreiz pēc skatiena pateicu, viņš ir tāds labs. Es nedomāju, ka tevis visas aizdomas ir nost. Jā, bet es nekur nesačakarējos. Viņš, principā, visu stāvku lika uz izrakstu. Nu, uz telefonu izrakstu. Tā kā es jau to biju pārdomājis un visu biju saschēmājis. Tagad tā ir, daļa mobīlajiem daudz savāc. Ej! Viss ir super. Māris ir Spānijā. Jā, kāds zina. Nu, reku, skaties, reku, redzi? Komentārs šitas. Nu, kas tur pēc tā komentāra? Nu, nākamais komentārs, nu. No. Nu, ko, nu? Nu, mēs tā bijām sarunājuši. Nu, jā, mēs tā bijām sarunājuši. Viņš ierakstīja. Viņš ir Spānijā. Tas jau ļoti labi. Tad es domāju, visam jābūt kārtībā. Nu jā, no sākuma viņš man tā nepatika, bet pēc tam es kaut kā pieradu pie viņa nu jā, vienkārši iemīlējos. Es nesaprotu vispār. Nu, bet ir taču tik nenormāli daudz foršu vīriešu, bet viņš... Kāpēc? Kāpēc? Vai es zinu? Es nezinu, kāpēc. Es nezinu. Viņš par mani rūpējas, saproti? Man ar viņu ir tiešām droši. Nu, labi, tas arī, ka viņam daudz naudas ir ļoti svarīgi. Un viņam naudas ir tik daudz, ka man par to vispār nav jādomā. Un tas ir svarīgi. Es tieši tikko lasīju kādu rakstu par to, ka vīrietis var likties iekārojams tikai tāpēc, ka viņam ir nauda. Bet, nu, jā. Okei. Es labāk par šo visu negribu spriest, tāpēc varbūt parunājam vienkārši par kaut ko citu. Nē, pagaidi. Nē, vienkārši saki, ko tu domā. Un jebko, ko tu domā, es neapvainošos.
varbūt tā vienkārši nav mīlestība. Nu, tu taču pat teici, ka tev ir tā sajūta, pieredums un tas, ka tev viņi gribās turēt visu laiku grožos, greizsirdība. Bet bez greizsirdības jau nav mīlestības, vai ne? Kā nav? Pasties uz mani un Arturu. Jā. Es uz Arturu nekad neesmu Atrod, ar ko greizsirdīga. salīdzināt Arturu. Viņš taču tev ir kā suns pie kājām, bet tas taču neskaitās vispār. Es saprotu, ir tikai viena lieta, ka man ir bail. No kā? Ka ar mani varētu notikt kaut kas slikts, jo... Ka jūs izšķirsieties? Jā, uz to pusi. Bet... Tiec pie bērna. Ko? Uzteic bērnu. Viss. Kādu Un viss. Es gribētu bērniņu. Nē, tas taču būtu superīgi. Iedomā? Ievā. Klausies, iedzeram kaut ko? Kas? Ak, Dievs, piedod, es aizmirstu nopietni. Tā, es tad kaut ko iedzeršu, tev tēju, kafiju? Tēju. Labi. Bērniņu. Ko tu meklē? Vienu dokumentu. Svarīga? It kā nē. Kas par dokumentu? Tev ar viss jāzina. It kā ieliku žaketes kabatā, it kā nē. Kas tas tāds? Aizīs kaut kur? Tu vari negrābstīties ar maniem dokumentiem un neuzdot stulbus jautājumus. Labi. Nāc, paraksti. Un es laidīšu atpakaļ uz ofisu. Labi. Un šodien brauc tie par to līgumu. Ja? Labi. Tad piezvanu Jā, vēlāk. davai, tikās. Piezvanu vēlāk. Jap. Jā. Jā. Dvorskis. Ir kāda jaunuma par seifu? Kāda aizdomās turamo? Sarakstu? Kas man tagad jums ir jāuzskaita visus cilvēkus, kas ir bijuši manā birojā? Nē. Juri liekat mierā. Juris ir mans īstais dēls. Jā, un nav viņam nekādas sliktas kompānijas. Vienkārši meklējiet. Tukšā istabā vēl gaļu. Tas Zaglis sen jau 3 reizes līdz Zaļaskai būtu aizbraucis. Viss, es gaidu ziņas. Sviests kaut kāds. Kā gāja? Viss labi. Jā. Kas tas ir? Viens nesvarīgs dokuments. Rēmī, mums vajag nopietni parunāt. Par ko? Aizbrauksim mēs uz to Brazīliju. Aizbrauksim. Nu, ko tu tev sirsnīgi tagad mierīgāk? Ko? Rēmī, tu man mīli? Un kāpēc tā jautā? Protams, ka es tev mīlu. Jā. Jā. Tad labi. Tad tu man apsoli, ka tu man ticēsi. Kāpēc tik nopietni? Nē, vienkārši apsoli, jo tas man ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Jā. Ļoti. Jā. Apsolu. Piesargies no Žoras, labi? Es tevi ļoti lūdzu. Kāpēc? Vienkārši piesargies. Pagaid. Kāpēc man būtu jāpiesargājas no Žoras? Kas noticis, ko? Es tev vairāk nedrīkst neko teikt. Tas ir viss, ko es tev varētu pateikt. Pagaid. Ja tu pateici A, pasaki man arī B. Dzirdi? Kas tur ir? Ilgi mani gaidīji? Nē, vispār. Man ir labas ziņas. Māris ir Spānijā. Nopietni? Jā. Ak, Dievs, cik labi! Kāknes no sirds.
Ko tu šodien sadarīji? Mēs Dainis satiku papļāpājām vienkārši. Par ko? Par mīlestību. Iedomājies, viņa tiešām tajā vecajā vecī ir iemīlējusies. Viņa pilnīgi kaut kādā sierā sagājusi. Jau, nu tā gadās. Tā mēdz būt. Klausies. Aizem šodien uz kino. Varam? Jā. Ko tu ar to domā, ka man ir jāuzmanās no Žoras, ko? Tu kaut ko zini? Vienkārši piesargies, labi? Es tev to pateicu, un tu to ņem vērā. Man viņš vienkārši liekas ļoti, ļoti bīstams. Bīstams? Kādēļ? Ko tad viņš man bīstam tādu var izdarīt? Viņš taču ir bandīts. Viņš pie manis strādā. Viņš ir sēdējis cietumā. Nu labi, es arī neesmu nekāds eņģelis. Rēmi, viņš tev piemānīs, saproti? Viņš tev novedīs no ceļa, viņš izšķirs mūs. Viņš tev par mani var sastāstīt visādas šausmas, tic man. Pagaid, es tagad kaut ko sāku nesaprast. Jums abiem kaut kas ir bijis? Viss tēma beigta, viss. Mēs par to nerunāsim tagad, labi? Ne, mēs par to parunāsim, bet ne tagad, jā? Stop. Jā, viss, es pateicu ne tagad. Daina. Viss, es tev došu. Pagaidi. Žorta Raimonds. Mums jāsatieks un jāparunā. Bet tev es aizlaistu? Nē, labāk satiekamies, kur vienmēr. Mājās negribu Dainas dēļ, nu zini kā. Tāpēc tūliņ brauc. Jūdu zirgus tiekās. Birsējā. Ko? Daina kaut ko izpirkstējusi jau. Ko teici? Viņš teica, ka negrib mājas, viņai tur kaut kas nepatīk. Nav garīgais. Paņem pīci, karoči. Braucam. Es nezinu, kā man negribēšu to naudu viņam dot. Klausies, davai savācam sev, varbūt viņu. Iegādīsim vismaz Raimu arī. Viņa karš tāds karš. Normot, varbūt man jānomaina leopards pret sunīšiem? Varbūt, bet paskaties, ko es tev atradu. Halāts tavs izmērs. Bet mēs tik daudz ko jau nopirkām. Bet tev vajag. Tev patīk? Nu, tu būsi man lācinīt. Tev patīk? Ļoti. Un tev? Nu, protams, ka patīk. Es jau esmu piekusis no tās iepirkšanās. Man jau galva reikts. Es gribu dzērt, es gribu mājās. Labi, ej uz mašīnu, aizmugurē sēdeklī, tu atradīsi ledus tēju. Jā, es pagaidīšu mašīnā, labi? Jā, es samaksāšu, atnesīšu Labi. mantas. Pagaidi. Atslēgas. Sarēķiniet. Bet nevis Čihuiva, bet Čuvika. Čihuiva. Bet, nu, davai Čihuiva. Čuvika. Bet galvenais, lai viss notiek naturāli, saproti? Lai viss smuki, lai ekspertīze pēc tam rādās, kā ir pašnāvība. Nu, tad jau tā arī jādara un viss. Jā, tikai pareizu brīdī jāsagaidāt, tāds varētu arī nepiet. Pagad. Inga. Jau, davai nevajag, bet tu čakars būs sāri. Čau, susariņ, kā iet? Stāv. Es vienkārši gribu papļapāt ar tevi par piķi. Sadulām uz pusi man mieras, ko saka? Kādu piķi? Kāda ziņa, Kādu piķi? To, kas ir uz tava konta, Inga. Jā? Ko? Ko, tu nesaproti? Varbūt aizbraucam uz mežu, jā? Tur saproti, varbūt tur es tev pārāk. Lai paļā! Pavācies nost no viņš, pavācies nost! Jā, Žor, davai mal! Tevis vēl tikšos. Tev viss kārtībā? Jā, man viss kārtībā. Ko viņš gribēja? Neko negribēju. Kā neko? Es taču redzēju, ko viņš tev darīja. Tas bija viņš? Tas bija viņš? Jā, tas bija viņš. Kas viņš tāds ir? Kā viņu sauc? Parunāsim mājās, labi, normāli? Novācies nost! Novācies! Vēl viens! Jā, normāli. Tā Inga reāli nagla palikusi. Vienkārši gribas izsmerēt pa asfaltu.
No kā tas viss sākās? Nezinu. Droši vien atrada jaunu štuceri. Tāpēc arī izdomāju notīties. Vajadzētu tā kā uz divus. Mums jau nebija laika. Viņu jau paspēsim. Pufik uz to Ingu. Tagad galvenais Daina. Ja viņiem visu izstāstīs Raimam, tad... Tad mums ir... Jo. Mums vēl makars visos caurumus izvēlēs. Mums vajadzēja citu izdomāt ceļu, nevis ar to Dainu, kaut ko citu. Bet veciniem vienmēr tā ir kāds viņu izmauc labāk un viss, un tagad viss jo. Samīlējās. Ko nozīmē izmauc labāk? Raimis. Lūdzu, atstājam mūs divu tam. Varbūt kaut ko uzādam. Interesanti. Viņiem šeit teļa gaļa ir. Jaunlops īpaši teļa gaļa ir ļoti labs. Tu to zināji, Žora? Tu vispār kaut ko zini? Neko tu nezini. Kas tev ir? Kad tu tā skaties uz mani? Es skatos un domāju, vai tu esi līdzīgs manam ienaidniekam? Nesaprotu. Nekas. Vēlāk sapratīsi. Cūgaļa. Kur ir lielopas ko? Domā, to ēdienu. To es aizdars, lūdzu, guļamis. Tēju dzersi, zaļo, jasmīnu vai... Nē, negribu. Kas viņš tāds ir? Nekas. Nekas, labs nekas. Ja es nebūtu atnācis, jūs vēl ilgi tur stāvētu un neko nedarītu. Un tad viņš tev būtu tā netīšām nožņaudzis. Kāpēc tu tā dari? Es gribu sākt jaunu dzīvi, aizmirst to visu, bet tu tikai turpini un turpini un turpini. Bet es nesaprotu, kāpēc? Tu esi viņam parādā? Ko? Nē! Kāpēc vispār tāds jautājums? Viss tēmas slēgt. Pagaidi. Tu taču teici, ka tu man visu izstāstīsi. Pārdomāju. Pārdomāju? Jā. Es tagad jūtos kā pilnīgs idiots. Daic, Norman, nē, pagaidi. Es negribu tev stāstīt par visiem saviem vecajiem romāniem. Tas ir nepatīkami, un mēs visu laiku strīdamies par to. Nestrīdamies, lūdzu, iedzeram tēju, dzers tēju. Es negribu tēju. Iešu iedzert kaut ko stiprāku. Tu bez dzēriena neko saprast nevar. Čau, mazulīt! Kas tas tev pa mazulīt? Es mužiks esmu. Čau! Mužik iedos cigareti? Kas ir? Biznesa tik sūdīgi iet, ka jākļņķī cīgas, ko? Aizmirsās nopirkt. Paldies! Ko posī? Davai tirini tālāk, nesaprati? Pa galu tu dabūsi. Redzēji, kā skatījās? Uzreiz sapratu, ka mēs esam stabils pāris. Ko tu te dari? Neko zaķi copēju. Copētais lielais. Teikt, Džora sargā. Zini jau, ko es te daru. Un kā tik ne arī visu zinu? Visu zinu. Kas jāzina, to zinu. Tāds man darbiņš. Jūs jau ar Džoru visu laiku esat kopā, ne? Varbūt arī guļat kopā? Ew, paklausies, kāpēc tā uzreiz? Skaties, Sandrija, ka nedarunājies, ja? Labi, ko tu dusmojies uzreiz? Iešu. Darbs gaida. Vai tev laba diena, mazulīt? Ej.
Raimond, bet es nesaprotu, ko tur tava Daina plerks. Davai runājam par ģēlinu konkrēti. Nu, neko konkrēti viņi neteica. Es domāju, ka es vispirms satikšu tev, uzzināšu no tevs. Tad uzklausīšu viņu, man ir jāzina ap divu pušu viedokļi. Nu, tu viņam tagad runā kā kāds žurnālists. Paklausies, ko jūs nevarat sadalīt, ko? Tu viņai kaut ko uzdevis? Es viņu knapi vispār pazīstu, nafigā man tur uz viņas, ko es nerunājamies. Zini, ko viņa man pateica? Ka tu esi ienaidnieks. Mans ienaidnieks. Neko vairāk viņa arī nepateica. Vispār bija ne savā ādā. Paklausies, Žora, mēs bīdam ar tevi lielas lietas, tā arī lai paliek. Un nekāds vecens, lai nejaucas mūsu starpā. Jā, varbūt viņi vienkārši uzzināja par tavu Sansoli, ko? Jā, no kuras mēs atpirkamies. Nezinu. Noskaidrošu, kāds tev tam sakars ir. Nav man nekāds tur sakars, Raimond. Man ir galvenais, lai jūs abi divi nekonfliktētu. Saprati? Kā partija? Nauda ir? 20 stadi. Ļoti labi. Tā. Te būs karte. Tas ir tās fūras maršruts. Es iezīmēju ceļu, pa kuru braukt, kur būs pirmais pitstops, un tā tu varēsi tikt klāt pie fūras ar visu kravu. Pitstops? Astanovka. Jā. Tā poļi strādā. Es domāju, kāpēc gan mēs nevarētu tā pamēģināt. Redz, šito izdarīs, tas viegli. Es vienkārši domāju, kas tai Dainai liecies. Varbūt viņi dusmojas par to Brazīliju. Tas ir Valta? Jā. Kaut kas... Es tomēr uztaisīju tēju. Varbūt tu gribēsi. Redz, ko es uzvilku? Tev piestāv. Norma, nu neņem tik ļoti pie sirds. Tas Džeks ir pagātne. Tas viss ir beidzies. Izskatās, ka viņš tā nedomā. Inga, es taču redzu, ka tev ir problēmas. Viņš ir psihs. Tas arī visu izsaka. Atceries toreiz, kad tu mani atradi čībās? Viņš bija sagriezis visas manas kurpes. Viņš man gan iznoklapēja dzīvokli. Es domāju, viņš man panāks un nositīs. Tu tiešām domā, ka es kā tāda prostitūta kāptu svešā mašīnā citādi? Protams, neizbeidz. Es tev ļoti, ļoti mīlu. Tu esi tik labs. Izbeidz. Tiešām man vispār nemīlu. Nē, šovakar nē. Nezinu. Labi. Es tev piespiedīšu sevi mīlu.